arī aizmugurē viens nāk. Aizmugurē tas sadauzītais jau. Viņš to izdarīja. Meitene, man liekas, kāda bija. Tur tas sieviete, tāda maza auguma. Sajūta, kad griezt, Skaties. Reiz vies tur vēl. Vēlreiz tur gāzes pied. Nē, viss kārtībā. Nē, varēju. Skaties, Nē, ja būtu šausmīgi gāze, tad mēs būtu tur iekšā. Šausmīgi nē, jā. Nu, tā tas neatšļūks. Kā neaizšļūks? Aizšļūks kaut kur. Jā, priekši slīd projām. Kaut kur jau aizšļūks. Jā, priekši slīd projām no. Jā. Jo es aizmuguri neredzu, viņa baigi aizsīd un aizsīd, es nevaru īsti palūdēt savu to mazo lodziņu arī to labēju. Tam nav kai savu logi priekšējā, laikam, jā? Es domāju, ka ir nolaists, nevis nolaists. Viņam karst. Šis nav tas vāģis, jā. Nē, tas ir tas. Ar šitie neparedzamie, tāpēc, ka šitais ir redzi ledus trasi aizbrēja numurs, viņš ir nomas. Zilajiem lūturiem, kas bija kašā ar tā plasasām, šis nav tas, kam nebija loga tā pakaļā. Nē. Jā, šis tas ļaunais. Atceries, tas baigis šķūts ārā. Nē, es saku, te mainās visu laiku viņiem te braucēji, tāpēc. Pārējais tev arī bija Tu sazini, kurš ir kurš, jā. Nu jā, mēs vēl tad rietā braukā. Jā, tāpat kā ar mums nevar īsti saprast, kurš jā, kurš kurā brīdī kaut uztaisīt, vai ne, jā. Mašīna vien tā pati. Jā. Apiezīsies. Miers, viss labi. Nemīz, mēs paši mīžam. Jā, mums pašiem baili. Redzi, ka tā priekšā arī tu, kad tai nav komfortabli, jā? Izdarīja, kas tā kā SAP, ka to es darīju jau uz asfalta, ka mēs lūrējām, ja, ka puņas stāv tā pie borģūras, jā? Zini, galīgi nekomfortabli. Tomēr, ja tur ir kaut kāds metrs vai pusotrs, tad tomēr ir tā, zini kā, ja viņš pēkšņi, ka tomēr iztaisnojās, jā, un iet uz priekšu, jā, tad tur ir vieta bišķīt vēl. Makāli, bet tuvojās. Man liekas, ka vairāk tie nebija tie 3. Jā, 3. Jā, bija roiķis lāņā. Viņi nenāk tuvākas pagaidām. Tādā nelielā gabaliņā, bet diezgan drošā vēl. Trojka aizgāja iepriekšnīgi. Es viņš man teikt, tā kā pirmo formu. Nebūs. Tev atceries, ja tu gribi šito te roķeni, tad ir sajūgs jāspiež. Jā. Jo viņiem taču kā, viņi, Paga, mums ir iepriekšā. Nav jau Volvo, jā. Es pamanīju atspiedumu, tā bišķi skupanāka ir. Tas ir? Riepas vairāk? Riepa vienkārši tagad. Tas pacēls. Jā. Ierāva, jā? Jā, viņš...
Tas ar sliktiem dūmiem auģiks. Uz benzīna vietā brauc uz eļas, jā? Cikos bija 3,5? Jā, kaut ko teica par 3,5. Un cik tagad rādi? 8. 8, jā? Tad vēl būs 5 minūtes, ja viņš pāri pusē. Tāpatās kā es, kas drusnikas par agresāk, kas taisnoji. Tas ir apskautami, kas vēl gan tā mierīgi, pagriež stūri vēl uz iekšu, saproties, jā. Tur jau ir tas, ka... Jā, tā bija tā, okei. Triki. Es tās tieši bakanojot, tas šitā, jā, vēl, jā, pareizi, viņš jau sāka taisnoties. Viņš tā mierīgi, hop, vēl drusnīgi. Nu kā teikt, Vēl drusnīgi uz iekšu, jā. tas ir tāpat kā ar visu, teiksim, tas pats, ko volejbolā, teiksim, daudz tur brīnās. Kā tu uzņem servi, vot šitā, te tu sānis kaut kā un viss sanāk. Saka, redzi, nu, man pirmās 1000 reizes arī nesanāca. Jā, nu tieši tā, jā. Un te ir precīzi tas pats. Sveiki, BMW. Nemanīgi. Te var pārmest mēģināt. Te tāds nav baigās sākumā viņš. Kas zils subārs ar karogiem uzradies. Ko pretēji devai? Nu, skaties. Firma. Фирма Яников не вяжете, а? А если вяжет, то только фирменные. Jā. Nē, priekšas mīļā. Jā, šis ir. Tad saka, praktiski visi ir tādi, kas asāki paliek. Jā. Tikai tas pirmspēdējais līkums, viņš ir tāds Jā, tā firmēja. Jā, tas drusciņi, kas netik daudz paliek asāks. Jā. Šis arī ir, skaties, aiziet. Ko tu ar vienu labā gabalā? Zeltenais tālu vēl. Jā, parādi, tu uzreiz nokontrēji, kā sāka, tu pašā Nē, sākumā viss ir labi, nokāpi. nu kā tā. Beigās pātri, līdz tik uz slidenāt, tad viss viņš atkal nešķūrējās. Nešķūrējās sāniski, tā kā viss ir. Karāt brauks priekš un vēl ar beigt to nevajag braukt. Nu, kā kur, ja tu jūti, ka viņš tev nes uz ārā, tad jau viss kārtībā. Jā, bet tu tā lieta, bet kas tādā vidējā un viss tā pašas rokas, un kur katru brīdi beigas slīdēt, jā, un tev ir raus uz to iekšmalu, jā. Nē, tas trakākais, ja tu iekšmalā uz sniegu ierauj. Jā, un tu aizķer, jā, kur tā bērze paliek ievērojami lielāka, jā, tāda neizsvairs ledus, un tad viņš var mierīgi, jā, vispār ļoti asi to izdarīt.
cāniski iet ātrāk nekā uz priekšu. Viņam alikam naglas mūžas pakaļā, jā? Es domāju, ka jā, izstāsts pēc Nu, tā tās. izskatās, ka diezgan stipri met kaut kā, jā? Jā. Laikam švakāks nekā tie lielākai daļai, bet Nu jā, viņam vajag būt, ja tas nav kaut kāds baigais sēm, tad viņš ir mazāks. Nē, ne pa motoru, domāju, pa šipiem. Nu, ka ir jau vairāk un mazāk naglu arī. Jā, jā. Drīkstēs noļas un aizbrauc vienkārši garām. Nu, bails. Redzi bēd, redzi kāds, Nē, tu teici, sēž Jā, blakus. saka, tu tāds reāli, kas knapi durvīm pāri redz. Saka, es domāju, ka viņam 10 gadi nav tam bērnam. Tas te jā, bet tur jau teici pie stūra. Jā, saka, bet nu, ka viņš zina, Dāņas ģiverēja, kas Labāk liktos, ja viņš būtu pēc stūras, ja tas sikais. Nu, Ar vienu roku. ņemot kā Roman Pera no 7, 8 No jau. 8. Jā, par rallījiem rāva, jā. Nu, šitam varbūt, ko paredz, viņš tur veci sīma šitā, apmēram, jā. Labi, plus, ne visi ir Roman Peras, jā. Es tam pat pilnīgi kardu. Tas jau gribēja man taisni braukt virsū. Nu labi, nu viņam zāru nav bišķīt izrāva no tā līkuma, jā. Labi, jau tu viņš tuvojās, jā, strauji. Cik strauji. Nu, gan jau Tāpat kā mēs, 30 km/h. Nu, viņš sameta bišķīt uz leju, ka viņš tev ieraudzīja tur. O, skaties tur. Ko vajag? Nu, nav baigi. Tur ir bars, nu viņi tur vispār neko nedara. Jā, sēž, bet 5-6 džeki sēž un kasa vafeli, nu. Vieglo BMW jau var... Es domāju, mēs par Visiem savu var. laiku varam nekasīt vafeli kopā ar viņiem. Mēs jau ar vienu ņēmāmies kāds 10-15 minūtes. No samaksāta laika. Nu, labi. Nē, nu labi, bet nu... Nu, tu esi ātrāks, esi. Jā, ko māsa jau pat pieskrūvē, viņam dos pat negribās, laikam. Nē, viņam ir... Acīm redzot, tā šņora nav ar normālu āķi. Viņi ir jau Viņi ir iesieti piesieti, pie jā. rāmja riktīgi tā. Nē, es bet tā taksista zīme augšā. Tas māsa. Nē, es domāju, tas ir prikolam uzlikts. Domāju, jā? Jā, Varbūt jā. Var jau būt, ka kādreiz ir braucis Kāds ir vienkārši braucis nost no ņēmis. vienkārši, zin kā. BMW nav redzēt pa takšiem, ja godīgi. Nu, bet kaut kādi jau bija, tas jau Tādās, nav jā. jauns. Sabijos. Nu, jā, bet te arī, nu, viņš viss te saka, viņi paliek asāki. Un... Jā, un ārmeli ir ļoti kulēti. Var jau, protams. Tas jau, man liekas, viņš vispār gāzi neatlaiž, tas BMW. Tas maziņies ir? Jā, tas pats man. Jā, tas ir tas. Varbūt viņš ir neatlaiž tiešām. Nē, ik viņš palaid. Opa. Nu, vēl kā? Rekur viens manu Volvo paķēris. 5 džeki, divas mašīnas, tāpēc reāli. Es taču, lai viņi tur vēl tikko piebrauc Volviķis. Rekur jau velk striķi, jā. Jā.
Izskatās, ka viņam visi 4 velkošie. Un var jau būt, ka viņiem ir vienkārši. Ja var redzēt, ka pakaļ ir riteņi baigi spolē. Valki visu laiku viņi, kas viņiem bija modifikācija, jā, pēc brīdāja. Šipiem saprot savā, viņš tur, Nu jā, nu domāju, viņš grib bišķīt, jā, taisnība, nākas. člaiž. Jā, Teorētiski viņam naglām vajadzētu būt ašāk. Lai gan varbūt viņš nē, viņam nevajadzētu. Šis ir pusotra tona. Es nedomāju, ka tas volviņas ir daudz vieglāks. 2 tonnas volviņas var. Jā? Svēstais, jā? Jā. Mēs varam aizbraukt pastīties. Tiks maks, man saka, kaut 1,83. Tiks maks, viņš ir tiks pamīgi, jā? Opā! Tas gan bija bīstam. Tas bija interesanti. Pretī brauc. Tas ir džibbots, jā. Jā, nu es tagad būtu te kaut kur plakaniski tā nācis. Viņš tur. Viņš izvilka to. No šitiem pēķiem, Tur ir viss labi un tā arī iepriekšēji viņam nepatīk. Bet nu labi. Nu, tas jau, Nē, tas normāli viņas. Viņš kā jau bembiņu mēdz, viņš salikts vienkārši sagāzums. Tas vēl resnāks nekā vajag, jā. Palielās, jā, šitie, kas gončik tā mēdz regulēt speciāli. Driftā īpaši liek šito priekšā. Nu, kas man liekas, ka šosijā jau var pat tā bišķītis liek. Nē, liek, viņš līkumā labāk turās. Es nezinu, kā rallī, bet šosijā jau toči liek tādu diezgan jau tā kā akcija var redzēt. Rallijā man liekas, ka mazāk, bet tāpēc, ka rallijā ir pilnpiedziņa, tad nav tomēr. Arī man liekas, uz ārmalē tāpat liek bišķi sagāzu, bet tas nav tik acīm redzams. Jā. Tie pašā Formulā 1, piemēram, var būt uz acu redzēt. Formulā jau, jā. Jā, bet apsties kādi, tur ir rati un kā, viss. Jā. Formula vai ir, šosija, savādāk. Jā, šoseja, bet ir nav šoseja, jā. Ne jau, šļūkšana rallijā, jā. Lai brauc garām. O, mamma. Aha. Galīgi manieki. Galīgi manieki, čeki, Jau pašiem visi bodi nodauzīti, arī brūnajam labais sāns, viss ir bedrē. Bet labi. Nē, viņš visu laiku skaties, viņš šitā tandēmā ir visu laiku brauc uz gan jau centimetriem, un tad viņam liekas, ka viņš visu var, visur viņš uz centimetriem var izbraukt. Iespējams arī, ka var, ja tu sazini. Bet, jā, viņš varbūt tu 95 vēl 99, patītos, kas gadījumi, bet ne 100, jā. Un kaut kādā tās durvis sanāk, ratu reizi, pat ļoti ratu reizi varbūt, jā, bet kaut kādā jau sanāk, ai durvis, Bet vēl tas ir sānis, viņi ir nomīcīgi. Subars. Tas. Krosi.
būs ilgi. Nē, nu kā teicu. Es domāju, uz aizmuguri. Gan jau, ka viņam ir. Ja kas man, Jā, viņam ir cilpa ja kas man šņori ir. Viņam cilpa tas kā rākās. Tas ir viņi kopā čoms. Viņam starp citu, tā kā viņš tur buksējās priekšējais redz negāja, varbūt viņš klasika. Tas vāģis? Jā, Valcīts. Nezinu, man liekas, viņiem tur šausmīgi daudz jāpārliek, lai priekšu noraut nost. Jāmainīt. Un Subāram klasisks kārbs nav, es nezinu kāds. Nu, Subāram vispār tā, jā, nav. Nu, labi, nezinu. Viņi tikai... Tic man! Kā mēs likām šitam ten? Mitsubishi Pajero mēs pielikām, liekas, no Toyotas vai no kārbu. Labā. Vienkārši flanci izfrēzē. Pārliec. Okay. Un miers. Tas ir, ja ir instrumenti... Šo arī mēs gribam vilkt. Nē, tas ir bēmas, tas nav mūsējais. Nu, labi. Pietiek, mēs šodien divus izvilkām. Kāds izvilktu divus? Tad te visu laiku visi braukt. Jā. Te visdrīzāk lielai daļai nav ar ko un kā. Redzēja tam pašam, ko mēs gribējām vilkt, viņam nebija pie kā piešņorēties. Sapinos meistarībā. Nē, te arī bija. Brauc. Tu esi Duls, es zinu, es tevi atpazīstu, jā. Tas brūnais, jā. Brūnais. Nē, redzēja tā kā švērmelē, viņam riepas ņošie nebija. Nē, es esmu piefiksējis, viņš tā lēnām strauji iedod, viņš aizmet, un tad tu vari mēģināt. No mums Volviņš ķert ciet, garais. Baltais? Nē, baltais jau gan brauc šausmīgi. Nebija balts, bet... Šito es vairāk redzu, ka viņš mums pretī brauc. Apex, jā? Nu tas dzeltenais bēmas. Šitāds volīts tev vēl nebija brīgs.
ka izvilktu. Nu, varbūt tomēr izvelkam. Viens cits atcīmredzot nevēl. Cik ir laiks? Tā kāda starpība, ka 30. Ivar. Un tā, protams, vēl viena apli, tad izvilkam. Nu, gan Labi. uz. Nu, labi. Ja viņi var kā priekšā piekavināties, tad viss ir ļoti labi. Ir ļoti labi. Dari! Apli vajag sabraukt. Jā, vēl viena apli vajag sabraukt. Nezinu, cik par tiem nomas vāģiem viņi prasīja. Vigoram nebija 80 stundā, kas tam līdzīgs. Nu nav viņš tā 70. fantastisks. Nu, jā, bet nav, ja tev pašam ir ar ko braukt. Protams, nē, bet, zin kā, nav tomēr kaut kas fantastisks. Nē, ja tev ar Teslu ir jāatbrauc, tad jā. Jā, tomēr, zin kā, tā tomēr ir mašīna, jā. Nē, bet no otras puses, zin kā, nav tā, tev pa tām kupanām nav viņa žēl ielikt. Jā, tā kupināt, nomuļāt, jā. Jā, no otras puses Cita kupanā. lieta, ka tu nesmas pieredzes varbūt tā, zin kā, brauc savējot, viņi tā jūt. Man tagad BMW būtu jābrauc, tad droši būtu interesanti. Kur ar kartingu var pabraukāties. Es zinu, tos viņu visu laiku reklamē. Kartingus. Tam. Jā, tad viņš laicīgāk. Mums vēl aplis Vēl nošķi. apli var apbraukt, droši. Vējšāriem tajā trasē, es nezinu, viņi jau vairs kādreiz tur kaut kas, nezinu, 4-5 gadu atpakaļ, ja viņi vienu brīdi arī visiem palaid. Brauc un maksā un reklamējās. Kurā vietā? Nu, mums pie mājas ir burtiski pa taisnu līniju kilometrs. Ar mašīnu 3. Bet tur viņi arī kaut kādu vienu posmu, kaut kādu autosprintu viņi uztaisīja. Bet tagad viss tur, kaut kas jau tur ik pa laikam braukā un it kā viņi tur tīra un mīca un ko, bet... Nē, tur es saprotu, tur ir piebraukts sniegs, nu tur, es nezinu, es šaubos, ka viņi speciāli lej. Tur jau daudz lielāk. Jā, bet tur ir tā braukšanas, adekvātāk, sportiskāk. Šitais jau ir tāda, ņemšanās. Jā, šitā ir pašļūkāšana. Jo mēs jau teicām, atceries tāpat kā toreiz trīniekos, kad, principā tur uz ātrumu visi mēģināja braukt. Tad uz ātrumu bija, tu visu laiku meklēji, kur ir kaut kāds bišķis sniedziņš, kas, jo visas pamata trajektorijas bija. Ļoti taisnās trajektorijas, lai negrieztos pēc iespējas, jā, jo kas tur nav taisna, tā pilnīgi uzreiz aiziet. Jā, tā nevajadzētu darīt. Nē, labi. Visas, varbūt bišķi pa daudz tu sagāzēji, bet...
Kā, trīniekos jau toreiz bija kā, visas bremzēšanas vietas bija Nopulēts. Jā, pilnīgi, tas ir gludākās virsmas uz zemes, apmēram. Jā, jo tur nelaida šips virsū. Jā. Un tad, zin kā, no tur, nezinu, 200 metru taisne, pirmajiem 100 tu dabūni kaut kāds 40 km/h un nākošos 100 metrus tu sakot uz zobu, domā, kāds ar vispār bremzes, uzmanīgi nejūt to brīdi, kad noraujās. Man tā ir bijis ļoti reti, ka vispār pateikt to brīdi, kad norāvās, ka vispār nav ne mazākā grūdienīgi, ne mazākā, vispār nulle. Plus visi tie braucēji, tur šausmīgie sportisti, tur tev ne pa ko garām nelaiž un tam līdzīgi. Es domāju, nav ko gaidīt, lai māja. Nē, tad jau ir laiks. Jā.